Kas tad bija? Par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Sveicināti Radio Naba klausītāji un raidieraksta skatītāji. Mani sauc Roberts Ķipurs, esmu vēsturnieks, folklorists, novadpētnieks. Šodien parunāsim par Latvijas Republikas laika pieminekļiem un viņu piemiņu padomju gados kā nacionālās pretestības simboliem. Tātad, beidzoties brīvības cīņām, jeb neatkarības karam, Latvijas Republikas laikā tika uzcelti ļoti daudz pieminekļi, kas simbolizēja Latvijas iedzīvotāju cīņu par savu brīvību. Līdz 1940. gadam Latvijas Republikā bija uzcelti vairāk simti pieminekļu. Pēc padomju varas okupācijas šie pieminekļi bija apdraudēti un daudzi pakļauti nojaukšanai. Ne tikai pieminekļi, bet arī Latvijas baznīcās esošās piemiņas plāksnes un arī piemiņas vietas. Varam izdalīt vismaz divas kategorijas, tad tie ir pieminekļi, kuri tika saglabāti, kā piemēram Rujienas Tālavas taurētājs vai Raunas koklētāja, un pieminekļi, kuri tika nojaukti, kā piemēram Latgales Māra, piemiņas vieta Airītis ar vairākiem pieminekļiem un šī piemiņas vieta kā tāda, kā arī apdraudēts, protams, Jāņa Čakstas, Latvijas pirmā prezidenta, Adusas vietas memoriāls. Ja sākam runāt par Vidzemes pusē esošo, piemēram, Rujienas Tālavas taurētāja pieminekli, kurš tika uzcelts 1937. gadā pēc tēlnieka Kārļa Zemdegas meta, tad šis ir ļoti interesants piemērs, jo pēc 1945. gada šis piemineklis tomēr pārdzīvoja padomju okupāciju. Padomju gados pieminekļus nenojauca, bet likvidēja nevēlamus uzrakstus. Kā otrs piemērs ir Raunas piemineklis koklētāja, kurai arī tiek noņemti uzraksti, kas nebija izdevīgi padomju varai. Iespējams, arī intervējot dažādus pētniekus Cēsu pusē un Rujienas pusē, esmu nonācis līdz konstatējumam, kad iespējams, ka šie pieminekļi arī daudz saglabājās, tāpēc, kad Kārlis Zemdega arī padomju gados turpināja savu tēlnieka darbību. Un bija, acīm redzot, padomju varai un ideoloģijai izdevīgs. Cits piemērs, kur mēs redzam pieminekļu demontāžu, bet arī interesantu vēsturi, ir Latgales Māra, kurā tātad ir Kārļa Jansona tēlniecības paraugs un tiek atklāta 1939. gadā. Bet sekojošajā padomju okupācijas periodā 1940. gadā šo pieminekli iznīcina. Pēc tam nacistiskās okupācijas laikā 1943. gadā šo pieminekli atkal atjauno Rēzeknē, bet nākot atkal padomju varai, pēc 45. gada šo pieminekli 50. gadā nojauca. Šis ir viens piemērs Latgales pusē, kas arī ir interesants reģionālais stāsts un Latvijas Republikas noteikti brīvības simbols. Okupācijas perioda 50. gados var izsekot ne tikai pieminekļu nojaukšanas procesu, bet arī vēršanos pret baznīcām, kur bieži vien ierīkoja visdažādākos padomju varai noderīgos sabiedriskos un saimnieciskos objektus. Līdzīgi ir arī ar pieminekļiem, kur īpaši pilsētas centros, tie ir Balvi, Rēzekne, Jelgava, šie pieminekļi tiek demontēti, pat uzspridzināti. Apkopojot materiālus par brīvības cīņu piemiņas vietām, Latvijā 2023. gadā izdevās sastapt 3 aktīvus kungus, kuri savā jaunībā 70. gada beigās, 80. gada sākumā interesējās par Latvijas vēsturi pieminekļiem, un viens no šiem tādiem intereses objektiem bija Likerta grāmata Brīvības un kritušo pieminekļi 1920. un 1938. gadā.
Šī grāmata izdota 1938. gadā, īsi pirms Latvijas okupācijas, un jauniešus tajā laikā ieinteresēja, un viņi apceļoja Latviju un centās arī fotografēt un fiksēt dažādas vietas Latvijas teritorijā, baznīcas, pilsētu ainavas, kā arī pieminekļus. Un šeit ļoti interesanti viņu ceļojumos ir arī viņu pieredze saistībā ar airītēm, kas tad padomju okupācijas laikā tiek likvidēta. Un gribētu šeit citēt Mārtiņa Lūsēna, kas ir viens no šiem 3 cilvēkiem, atmiņas. Tātad Mārtiņš Lūsēns savā pieminekļa aprakstā, ko viņš apkopo un veido kā savu dienas grāmatu, raksta: 1950. gadā cenšoties izdzēst Pulkveža Kalpaka vārdu tautas atmiņā, piemiņas vieta airītēs barbariski izpostīja. Kalpaka piemineklis pazuda bez pēdām. Pārējos 3 nogrūda no postamentiem un ievēla mežā. Noplēs arī uzrakstus plāksnēm un likvidēja muzeju. Tomēr, lai kā centās varas vīri, varoņu piemiņa dzīvoja tautas atmiņā. Nogāzto pieminekļu pamatnes joprojām klāja ziedi, mirušo atceres dienās deg sveces. 1982. gadā iztaisnoja šosejas posmu pie airītēm, novirzot Sāņu satiksmi, tomēr arī tad nekas neizmainījās. Šis ir ļoti labs piemērs, kas parāda ne tikai airītes, bet arī citas vietas Latvijā, kur bija pieminekļi vai bija nojaukti pieminekļi, kur tomēr cilvēki centās Latvijas Republikas dibināšanas dienā vai arī 11. novembrī nolikt sveces vai kādā citādā veidā parādīt savu atmiņu par Latvijas Republikas laiku. Tagad parunāsim par aizliegto atmiņu Jāņa Čakstas prezidenta piemiņu. Tātad Jāņa Čakstas simboliskā nozīme padomju periodā ir pētīta, bet varbūt nav novērtēta līdz galam. Pēc 1927. gada, kad Jānis Čakste aizgāja mūžībā, tika veidots piemiņas fonds, kurš arī veidoja Jāņa Čakstes piemiņas memoriālu Meža kapos. Jānis Čakste bija tautā iemīļots prezidents, un viņa atmiņa arī padomju gados tika saglabāta. Citēšu vienu tekstu no stāsta par Meža kapiem un izvēlēto vietu prezidenta adus vietē. Skaista un saulaina viņa kapa vieta kapsētas galvenās ejas galā. Neliels dzeltenos smilšu uzkalniņš visapkārt šalkojošām vingrām priedēm. Vakara saule patstāvīgi apspīdēs prezidenta kapa kopu. Pēc vairākām projektu izmaiņām tēlnieks Kārlis Jansons izveido Jāņa Čakstes pieminekļa ansambla pieminekli, un līdz 1940. gadam Latvijas iedzīvotājiem ir brīva iespēja doties pie sava prezidenta, nolikt ziedus un aizdegt sveces. Padomju laikos 18. novembrī šīs iespējas doties pie Jāņa Čakstes pieminekļa tiek stipri ierobežotas. Īpaši pēc 1945. gada un jau iepriekš minētajiem 50. gadiem, kad sākās īpaša vēršanās pret Latvijas Republikas laika piemiņas vietām, jeb kā toreiz dēvēja buržāziskās Latvijas Republikas piemiņu, tad, protams, ka čeki izvēlējās rafinētas metodes, kā varētu šo piemiņas vietu gan aizsegt, gan arī censties ierobežot sabiedrības piekļuvi piemineklim. Ko dara čeka? Pirmkārt, pretī piemineklim tiek piestādīti koki. Pie tam laika biedru atmiņās dažādi dalās. Vieni saka, ka tie ir ceriņi, citi saka, ka tās ir liepas, bet šie koki, protams, ir efektīvs veids, kā censties šo piemiņas vietu degradēt, kā arī bojāt, jo ar laiku izaugot šiem kokiem būtu iespējas, ka šīs saknes arī šos pieminekli kaut kādā veidā ietekmētu. Otrs, kas laika biedru atmiņās ir ļoti interesants, tas ir, kad, protams, čeka ne tikai uzrauga šo piemiņas vietu, bet ir arī speciāli milicijas būdiņa, ir speciāli prožektori, kuri tātad tiek iedegti tajā brīdī, kad tur parādās arī kāds no interesantiem, kurš grib novietot svecītes vai ziedus.
2023. gadā radās iespēja intervēt vairākus cilvēkus, kuri ar savu pieredzi atgādināja un dalījās atmiņās par notikumiem dažādos laika periodos padomju laikā. Gribētu pieminēt 3 cilvēkus. Tātad viens no tiem ir Juris Riņķis. Viņš ir dzimis 1951. gadā. Un 1968. gadā pēc notikumiem Čehoslovākijā viņš ar saviem domabiedriem no tehnikuma dodās nolikt svecītes vakara tumsā pie Jāņa Čakstes pieminekļa Meža kapos. Viņa pieredze tātad 1968. gadā ir diezgan drūma, jo šie jaunieši, protams, kad noliekot svecītes pie Jāņa Čakstes pieminekļa, tiek aizturēti, tad blakus ir, acīm redzot, dežūrējuši kādi cilvēki. Šie jaunie tehnikuma studenti tiek arestēti, pats Juris Riņķis nonāk Čekas namā. Jura Riņķa atmiņas. Kā nolikām svecītes, tad tā kā tarakāni izlīda daudz šitie čekisti un aizveda mūs prom uz stūra māju. Čekā es tā izlikos, ka es krieviski slikti runāju, tad dabūju vienu latvieti, kas mācēja runāt. Otrs laika biedrs ir Agris Anžāns, kurš ir dzimis 1961. gadā. Un viņš jau dodās ar saviem vidusskolas klases biedriem pie Jāņa Čakstes pieminekļa 1978. gadā, tieši 10 gadus vēlāk. Viņa pieredze. Izlīdām cauri krūmiem, nonācām pie pašiem kapiem, izvilkām sveces un sākām meklēt sērkociņus. Vēl nebijām nošķīluši, kad pēkšņi visos kokos iedegās spēcīgi prožektori. Brīkšķēja krūmi, atskanēja miliču svilpe. Šī gadījumā Agris Anžāns ar saviem klases biedriem iepriekš jau bija sarunājis atkāpšanās ceļu, un viņiem izdevās diezgan veiksmīgi arī no Meža kapiem aizbēgt. Kas interesanti, tad 1978. gada notikumos Agris Anžāns atcerās, ka viņiem tomēr represijas nav bijušas, skolā par viņu izdarīto nav neviens informēts, bet, acīm redzot, tādā laikā jau 70. gados pietiekoši daudzi ir devušies pie Jāņa Čakstes pieminekļa, un tas bieži vien bijis ne tikai kā tāds protests pret padomju varu, bet arī zināmā mērā risks, vai to varēs izdarīt. Kā trešo atsliecinieku gribētu minēt Valdi Gavaru, kurš dzimis 1967. gadā. Un viņš ar saviem vecākiem devies pie Jāņa Čakstes pieminekļa jau 1981. gadā. Viņa atmiņās viņi dodās visi trīs paudzes, viņš, viņa tēvs, vectēvs. Un viņi diezgan drosmīgi dodās jau pie Jāņa Čakstes pieminekļa, kā viņš savās atmiņās atcerās, tad mēs te pa sāniem iegājām, jo tie bija daudz tie koki, krūmi priekšā aizstādīti no priekšas, un gar kokiem un krūmiem stāvēja, cik var spriest, milicijas darbinieki. Viena daļa noteikti bija vai nu miliči, vai nu drošībnieki, vai kaut kādi aģenti. Un tēvam bija pat grūti izspraukties cauri. Tur viņš vienu pat bišķi pagrūda. Tas kaut ko viņam rūca, un viņš tur aiz viņa kaut ko uzrūca. Tāds rūkšanas stāsts. Bet tas liecina vienu, kad jau 80. gados tad bija tomēr mainījusies padomju varas attieksme, un ir bieži šie gadījumi, kad it sevišķi mirušo piemiņas dienās daudzi ir gājuši un nav baidījušies no kādām represijām un nolikuši šīs svecītes un ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa. Kā vēl viens piemērs ir Mārča Kūļa atmiņas, kuru šogad mēs 18. novembrī satikām Meža kapos, pieminot gan brīvības cīņu dalībniekus Brāļu kapos, gan arī atceroties Jāņa Čaksti un pieminot viņa piemiņu. Es esmu Mārcis Kūlis, dzimis 1969. gadā, un manas atmiņas būs saistītas ar Jāņa Čakstes pieminekli apmēram 70. gadu vidus. Tas ir laiks, kad es vēl biju mazs zēns. Nācu šeit pa aleju skaisti garām savas vecmāmiņas un citu radinieku piemiņas vietām uz Latvijas
valsts dibinātāja un pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekli. Toreiz te nebija ne tik labi redzams, ne arī tik plaši. Šeit bija aizstādītas tādas necilas liepiņas priekšā, lai nedod Dievs latviešu pārāk nenāktu šeit, nepieminētu. Piemineklis tika, protams, visādā veidā ierobežots. Nu, tā īsti nelaist nevarēja, kā kapavieta, bet tomēr šeit, es atceros, mēs nācām vēlu vakarā, jo mums arī, protams, laikam vecākiem bija baili par to, nu, kad čeka jau te visu vaktēja, te bija tie miliči tā laika apkārt, un mēs bijām mazi bērni, un es atceros, ka bija tumšs, ļoti tumšs, mēs vakarā nācām. Un mēs ar māsiņu likām svecītes, un tas nebija jauki, tāpēc, ka tas milicis tās svecītes tūlīt ar savu zābaku dzēsa nost. Vienkārši izspārdīja. Un viens tāds zābaka spiediens bija arī uz manas māsiņas mazās rociņas, un tas man likās vienkārši kaut kas tik šausmīgi brutāls. Un tas dziļi mūsu ģimenē iespēdies atmiņā, jo tas mums jau kā bērniem likās kaut kas neiedomājams. Bet tas, ka mūsu dzimta atcerējās, zināja, kur jānāk, mēs nebijām vienīgie, te nāca daudz latviešu, un tā bija tāda, es teiktu, tāds svētceļnieku gājiens šajā alejā. Neviens neteica neko skaļi, tikai dzirdami bija tādi klusi soļi, un visi zināja, kas jādara. Vienkārši nāca un pieminēja savu pirmo valsts prezidentu. Un man liekas, tas bija tas brīdis, kas mums patiesībā katram ģimenē deva to dzimtenes mīlestību, to apziņu, ka mums ir bijusi sava neatkarīga valsts. Un droši vien, ka tas deva arī to jaudu, kādēļ mēs tagad esam brīvā valstī. Ka šī te klusā pretošanās režīmam, kurš patiesībā neieredzēja ne mūs, ne visus mūsu Latvijas, neatkarīgās Latvijas vadītājus un viņu piemiņu. Nu, protams, nu kā, lai viņi to varētu vispār atļaut, bet tas tautas klusais spīts cauri padomju gadiem, viņš jau neizpaudās tikai šeit. Viņš izpaudās arī mājās, jubilejās dziedot, nevis slinkojot un pūstot. Un es vienmēr atceros, kad es biju tāds mazs zēns, ka vecākā paudze piecēlās pie galda un dziedāja to nevis slinkojot un pūstot. Un man vēl tagad skudriņas uzskrien no tās sajūtas, ja, ka tur iekšā bija kaut kas tik daudz vairāk nekā tikai tie vārdi. Tur bija tas latviešu kods iekšā. Tas ir tas, ko es arī novēlu mūsdienās jauniešiem nest tālāk. Novēlu latviešiem nest tālāk, novēlu apziņā nekad nepazaudēt vienalga, kur mēs esam vai kā. Man liekas, tas skaistākais. Kopumā vērtējot brīvības cīņu pieminekļu vēsturi padomju periodā un sabiedrības klusējošo cīņu pret totalitāro režīmu, kā noteikti piemērs ir šis stāsts par dažādiem gadījumiem, kad cilvēki dodās valstī brīvajai Latvijai nozīmīgos datumos. Tas ir gan 6. marts, Oskara Kalpaka krišanas gada diena, vai 11. novembris, vai 18. novembris. Un šis žests, iespējas, mēģinājumi un arī realizētais svecīšu nolikšana, puķu nolikšana mirušo piemiņas dienās. Tas bija tāds kluss žests šai nacionālajai pretošanās kustībai, kur var izsekot līdz daudzos šajos pieminekļos. Šī pieminekļu vēsture ir noteikti viens no tādiem ļoti svarīgiem kultūrvēsturiskā mantojuma piemēriem, kas turpmākajos gados tālāk ir jāpēta, un ir cerības, ka aizvien vairāk un vairāk laika biedri stāstīs par savu pieredzi, kaut vai šajā gadījumā par Jāņa Čakstes piemiņu. 2008. gada 14. novembrī, atklājot restaurēto Latvijas pirmā prezidenta pieminekli, tālaik valsts prezidents Valdis Zatlers uzsver: piemineklis bija tik spēcīgs, ka neviens to nevarēja aizsegt,
okupācijas vara centās noslēpt tautas simbolu, bet mēs riskējām, nācām un likām svecītes. Tie ir visdažādākie cilvēki. Tie ir cilvēki, kuri varbūt nebija kādās pretošanās organizācijās, kuri varbūt tikai šajā reizes gadā mēģināja kaut kādā veidā parādīt savu attieksmi pret to, ka pirmkārt viņi atcerās un viņu ģimenēs no paudzes paudzē tiek nodota atmiņa un informācija par neatkarīgo Latviju. Un šī informācija un šīs atmiņas un šī pretestība šai okupācijai, viņa transformējās šajā svecītē, šajos ziedos. Tas bija tāds sava veida, mazais karš, varbūt tā viņu varētu nosaukt, jā. Jo, ja mēs rēķinām, kad 1967. gadā tie ir vairāki tūkstoši cilvēku, pēc Čekas datiem pat 70 000. Ja, tas ir milzīgs daudzums cilvēku, ko nevar apturēt vienkārši ar kaut kādu milicijas ierindu. Ja. Tātad tas bija tomēr tas veids, kā okupācijas režīmā saglabāt atmiņu par iepriekšējo brīvību.